Zemnieku saimniecība Oskars, piekrastes zvejniecība nodarbojamies no 94. gada šķiet jau. Zvejojam zivs piekrastē, sezonāli, viss, kas ķerās. Karstākās sezonas ir pavasars, un otra karstākā sezona ir rudens, tad ir mentu zveja un plekstu arī zvejojam. Klusāk ir vasaras vidus un ziema. Palikuši esam maz sakarā visiem liegumiem un kuģu griešanām un tā tālāk. Un tāpat esam apkrauti visādiem liegumiem. Tūlīt draud mums vēl tāds nopietnas liegums, par kuru mēs te cīnāmies tagad, lai nebūtu. Tas, kas ir šeit Jūrmāla ciemā, kas ir zvejnieku māja Oskars, tā ir tā pievienotā vērtība, ko tai nozvejotai zivīm cenšamies dot. Ir svarīgi to nozvejoto zivi maksimāli izmantot. Ja? Un tāpēc arī šeit Jūrmāla ciemā mēs esam attīstījuši, ja? Gan ir pārstrāde, gan arī savs ledus pagrabs, ja tā var teikt, ja? kad lai tā zivtiņa būtu, ja? Un tad, kad ir šie liegumi un tad, kad jūrā nevar zvejot, ja? Tīri laika apstākļu dēļ, kas arī nav maz svarīgs faktors, ja? Tad var to nozvejoto zivi ņemt ārā no ledus pagraba un pārstrādāt, izkūpināt, ja? un piedāvāt. Parasti tas nedēļas nogalēs ir. Karstākā sezona ir vasarā, kad ir arī turistu daudz un galvenais ir, ko piedāvāt. Galvenā zivs mums ir pleksts, ko zvejo no Jāņiem līdz decembrim, un tad arī praktiski visu nozveju arī mēs šeit pārdodam. Mēs ar meitu, teiksim, tā kā tas ir, mēs nestrādājam kā veikals, mēs strādājam tad, kad ir zivs, tad mēs arī kūpinam, tad mēs liekam arī sociālos tīklos informāciju par to, ka mēs esam atvērti. Un tā kā tās parasti ir tāda, zivju, teiksim, izkūpinātās zivs apjoms nav neierobežots, ja? Ir tik, cik ir. Un tad mums parasti ir liels rindas, un tad radās tā ideja par zupas vārīšanu, ja? Tad, lai cilvēki atbrauc, ja? Tad stāvot rindā un gaidot, kad tu tiec pie savas kūpinātās pleksts vai kādas citas zivtiņas, ko tu esi noskatījis, ka tad var uzēst zivju zupu.